Šodien, noklausoties Annas Krumkovas tulkotās grāmatas, kāpēc mēs pieņemamies svarā, autors Gerijs Staups par uzturzinātnes pamatprincipiem, es nonācu pie secinājuma, ka šī grāmata būtu vajadzīga katrās mājās. Vai ne? Un tieši kāpēc? Tāpēc, ka šī liekā svara epidēmija ir izplatījusies pa visu pasauli, sākot Ameriku, un tad ir arī nonākusi pie mums. Vai ne? Tātad visam pamatā ir uzturs. Ja? Kādu pārtiku mēs uzņemam, tādi arī mēs esam. Tas ir vecs sakāmvārds. Ja? Un šī grāmata ļoti labi paskaidro dažādām cilvēku grupām, kas ēd to vai šo, neuzliek ne kaut kāds pienākums, vai jūs varat ēst, lietot visu, tikai, protams, skatoties no tā viedokļa, kas jums pašam ir pieņemams vai nepieņemams. Un to var saprast laika gaitā, mēģinot šo produktu un turoties pie šī grāmatas principiem. Ja. Šī grāmata arī neuzspiež kaut kādu konkrētu diētu. Tā ir vispārīga grāmata ar ieteikumiem, kurus var izmantot jebkurš cilvēks. Un es kā veselīgas dzīvesveida speciālists ļoti novērtēju šo grāmatu, un uzskatu, ka es arī viņu šodien nopirkšu, un izstudēšu, varbūt kaut ko jaunu iemācīšos, un iesaku jums šo grāmatu nopirkt, un sākt jau ar šodien, negaidīt rītdien.